Vienas dienas laikā speciāls samontēs lidotavu vienības laukumā. Pirmdien 15. decembrī tika uzlikts speciāls sintētisks segums, kas ražots Spānijā. Slidotava ar mākslīgu segumu pilsētā ir pirmo reizi, un tā ir iespēja baudīt ziemas priekus arī siltos laika apstākļos. Mums ir tādi laika apstākļi, kādi viņi ir. Un jau kuru gadu mēs redzam, ka mums nav uz Ziemassvētkiem sniega un nav tik augsti, lai mēs varētu ieliet kaut kur ledu. Un paņemt sintētiskais ledus, plus kāds ir pirmais, ka tas ir lētāk eksploatācijā. Otrais treniņiem pārsvarā hokejistiem tas ir cita pavisam slodze. Te vairāk varbūt pateiktu treneri, bet kā mēs redzam, lēni var būt mazliet tā slidēšana, un treniņu procesā tas ir labāk. Sintētiskais segums neprasa īpašu apkalpošanu. Ja sniks, to var ātri noslaucīt. Slidotavas platums ir 300 kvadrātmetri, tā ir nožogota. Žoga augstums ir 120 centimetri. Slidotavu atklāja 16. decembrī. Pirmie mākslīgo ledu baudīja jaunie daļslidotāji. Slidotava ir laba, tāpēc, ka tur nesāpīgi krīt. Man patīk, tāpēc, ka viņš ļoti labi slido. Slidotavas noma izmaksāja ap 42 000 eiro. Seguma eksploatācijas termiņš ir 20 gadi. Ražotājs dod 12 gadu garantiju. Nākamgad pilsētas vadība plāno uzstādīt jau stacionāru slidotavu ar mākslīgo segumu. Jā, ir tās nodoms paskatīties, ja iedzīvotājiem, pilsētniekiem iepatiksies šis mazais, varbūt nelielais pagaidāms sintētiskā ledus laukums, un būs pieprasīt, tad mēs skatīsim, kādā veidā viņu līdzīgu laukumu uzstādīt pie ledus halles. Bija doma centrālajā parkā, tā kā mums ledus halle ir diezgan noslogota, un lai visu gadu varētu lidot, arī vasarā, ar nelielu jumtu virs laukuma, tad ir tāds projekts uzstādīt nākotnē arī pie ledus halle, tur, kur ir skateparks. Dotajā brīdī notiek projektēšanas darbi. Slidotava strādā katru dienu no 10 līdz 22 ar 2 tehniskajiem pārtraukumiem no 13 līdz 14 un no 17 līdz 18. Ieeja slidotavā ar savām slidām ir bezmaksas, bet slidu noma uz 1 stundu maksā 2 eiro pieaugušajiem un 1 eiro bērniem. Slidotava strādās līdz janvāra beigām, bet iespējams, ka nomas termiņu pagarinās.